Vienā savas dzīves posmā es zināju, ka man ir ļoti svarīga elpošana un elpa un nodarboties ar to priekš sevis. Bet man vispār nebija nekādas sajēgas vairāk par elpošanu vai elpošanas vingrinājumiem, kā tie, ko es biju taisījis jogā. Un tagad kāds laiciņš iet, un mēs vienā ceļojumā ar bijušo vīru sastopam pāri, kuri nodarbojās ar tādu metodu kā reversing breathwork. Elpošana. Hops, redz, cik interesanti, ja? Mēs ar viņiem parunājamies, iepazīstamies, viss forši, un viņi atstāja savus kontaktus. Un tagad laiks iet, un es kaut ko paskatos internetā, nepaskatos, un man ir intuīcija, tā intuitīvā sajūta, vajadzīgajā brīdī viss vienkārši saklikšķēs un notiks. Un tagad vienu rītu mēs ēdām brokastu, dzērām smaržīgu kafiju, baudām rītu, man tings puldzīti, ņem fiksu datoru un pārbaudi to elpinātāju, apskaties. Es tagad savu smaržīgo kafiju lieku malā, veru vaļā datoru un skatos, jā, viņiem ir seminārs, pasākums. Un mēs burtiski nedomājot nopirkām biļetes, neskatoties uz finansēm, ne uz ko, un vienkārši aizbraucām uz to semināru. Tad, kad es tur nokļuvu, jau ieraudzīju tos cilvēkus, pilnīgi sajūtu ar katru šūniņu, ar visu ķermeni, ar apziņu, zemapziņu, kad es tu esi īstajā vietā. Un tas ir bijis viens no mūsu dzīves labākajiem lēmumiem, manā dzīvē noteikti, un tas bija milzīgs pakāpiens, lai es piepildītu savu dvēseles ceļu, savu dvēseles aicinājumu un savu sapni, ja? Pat izmācījos par elpinātāju, ja? Un mana dzīve kopš tā brīža nekad nav bijusi tāda, kāda viņa bija pirms tam, un tas ir ļoti pozitīvi, ļoti labā nozīmē. Protams, man ir gājis visādi. Ir bijuši sagrāvis, ir bijuši uzplaukumi, ir bijis kā pa kalniem, kā pa lejām, kamēr es iemācījos atrast līdzsvaru un baudīt jebkuru dzīves momentu un iet uz priekšu. Jebkurā gadījumā tas ir bijis mans foršākais lēmums. Un tāpēc es aicinu tevi uz kursu, lai sapni piepildās, ko es esmu izveidojis, ieliekot tajā visas zināšanas, apkopojot manu dzīves ceļu, manu dvēseles ceļu, kur ir gan elpošana, gan handpens skaņa, brīnišķīgā mūzikas instruments, meditācijas viņu spēlējot, gan arī māksla un zīmēšana, jo ar krāsām, veidojot dvēseles zīmējumus, mēs izveidojam fantastiskas spēka vietas sev, kur grūtos brīžos smelties dvēseles jaudu un gara spēku, stiprināties, arī rast atbildes uz jautājumiem, kuriem mēs nevarējām atrast, lai varētu dzīvot vislabākajā veidā, kā mēs dzīvojam. Tad šis kurs ir, lai tu piepildītu savus sapņus. Un lai tu iesāktu, lai tu veidotu, lai turpinātu šo ceļu savu vēlamā piepildījumam. Un tev var būt tā, ka tu zini, ko tu gribi, un tev var būt tā, ka tu nezini, ko tu gribi. Tas ir ok. Tava dvēsele, ja jau tu esi nokļuvusi līdz šim te video, tavā dvēselē ir kaut kādas elkas, ir kaut kādas vēlmes darīt kaut ko vairāk, kaut kur doties uz priekšu, pat ja tu vēl īsti nezini šo virzienu, vai arī, ja tu zini šo virzienu, varbūt tā liekas, tas sapnis ir pa lielu, es viņu nevaru piepildīt. Tu vari viņu piepildīt, ja jau viņš ir tev ienācis prātā, ja tu viņu esi sajūtas, tu viņu vari piepildīt, tikai tev ir vajadzīgs veikt vairāk dažādas soļus, lai tas notiktu gan fiziskajā dzīvē, gan arī enerģētisko darbu. Kursa nodarbības viena pēc otras ir sakārtotas tā, lai tu savienojies ar dvēseli un tāds sajūti šo dvēseles nodomu, un tad attiecīgās sevis iemīlēšana un attiecīgās darbības, kā mēs izvijam šo procesu, un lai šis sapnis piepildītos patiesībā, lai mēs ar viņu savienotos, un Dieviņš agri vai vēl piegādāt mums kārot. Mums arī ir vēl brīnišķīgs dāvans šim kursam, un ir superīgs bonus, superīga akcija, kad man ļoti patīk, kad cilvēki atver savu dvēseli, savienojas ar sevi un piepild savus sapņus. Ir ļoti īpaši piedāvājums šam kursam uz šo brīdi, un tu to vari redzēt augšā vai apakšā video būs apraksts, un spiežot uz linka kursa, tu vari apskatīties, iepazīties
atpazīties ar superīgo piedāvājumu. Tiekamies, tu esi lieliska, brīnišķīga, skaista, fantastiska, mīlama, vērtīga, vajadzīga, ļoti, ļoti vajadzīga. Un tu esi pelnījusi piepildīt savus sapņus, un tava dvēsele ir pelnījusi dziedēties, augt. Ļauj viņai sevi vadīt.